Sigulda ir mans mājas, mana dvēsele, mana, dzimtene, ja? Pa šiem gadiem es esmu piedzīvojis diezgan liels pārmaiņas pašā pilsētā. Centrā paliek pa šauru un dzīvamais fons ir nepietiekams. Tas ir acīm redzami un ir jāmeklē jaunas iespējas to radīt, jo cilvēkiem patīk Siguldā dzīvot. Tās ir arī pēdējo gadu tendences. Cilvēki nāk ārā no Rīgas, meklē privātumu, mieru, kas Siguldā noteikti ir pieejams. Mēs esam Gaujas Nacionālajā parkā, līdz ar to tā ir daba, tā ir brīvība. Projektā ir tā, kur ļoti svarīgi ņemt vērā visus zemes starojumus, ko mēs izdarījuši arī šajā daudzciemā. Ja mēs mākam sadarboties ar dabu un iekļaut dabā taisnās līnijas un vēl savietot ar tām enerģijas plūsmām, kas tur atrodas uz vietas, mēs jau radām dzīvu arhitektūru.